Būt rasnam ir viena no dzīves transformējošākām pieredzēm, jo tā tev tiešā veidā liek parādīt, ka cilvēki tevi vērtē pēc tava ārējā izskata, neatkarīgi no tā, ko viņi mēģina teikt. Un labi, tagad esmu svariņu nometis, vairāk eju uz zāli, mazliet tā komfortablāk jūtos, bet esmu bijis pončiks. Nu, principā visu bērniņu kaut kādiem 20 gadu vecam apmēram, jo principā par kaut kādu otro klasi jau tā sāku pamatīgi resnēt, un man šķiet, ka tāds dzīves tāds lielākais lūzuma punkts bija, man šķiet, kaut kāda 10. 11. klases kaut kāda, nu, es tajā laikā biju kaut 97 vai 98 kg, nu, tā kā, nu, big guys tajā laikā biju, bet arī baigi tajā laikā nesportoju. Es atceros vienu rītu, aiziešu dušu, ieeju iekšā, skatos lejā, un es nevaru redzēt krānu, tad, ka man viss vēders priekšā ir. Nu tā, ka nav ne pat ēna, nekas vienkārši nav transgender operations bijis. Un es kaut kā skatījos tajā momentā, es zini ko? Nu, ir laikam laiks iespringt, jo kaut kas te baigi labi nav. Un tajā laikā bija vēl traģi, ka man tajā laikā vēl bija hormoni, es ļoti slikti ēdu, ka rezultātā man vēl bija nenormālākās pumpasai, un man bija šausmīgs ķermeņa aromāts. Un tā, ka es atceros, es nesaprotu, kā var cilvēks tik traki smirdēt, bet vienkārši man bija vienkārši kā leģendārākā trifekta, lai vienkārši cilvēki mani praktiski kā cilvēku neuztvertu, ja viens nebija smieklīgs. Kas tā kā man šī, tagad skatos tā kā vēsturiski, es tagad saprotu, kādēļ es tik ļoti tā kā fokusēju uz humoru, jo vismaz tas man lika justies kā cilvēkiem, jo savādāk vienkārši kā cilvēki mani nopietni neuztvēra. Un pēc tam laiks gāja uz priekšu, un tad tur bija kaut kādi momenti, kad bija ģimenes situācija, whatever, un tad kaut kādā pusgada laikā kaut kādus, man šķiet, 10-15 kg zaudējums, kaut kādiem 80 nokritus. Bet tajā laikā es arī sporta zālē baigi negāju, bija tās, baigiet, skaliņš salīdzinot to, ko šobrīd esmu. Un es kaut kādā brīdī pamanīju, ka man bija tā, ka man sākās uzlaboties ēšana, man attiecīgi hormoni mazliet nomierinās, ka man arī ķermeņa aromāti ievērojami uzlabojās, man pumpas pazūd, kā nomet svaru. Un es vienā brīdī sāku apjūgot cilvēki, mani sāku uztvert kā cilvēku. Un viņi vienkārši bija atvērtāki uz mani, smaidīgāki, jaukāki, draudzīgāki. Es domāju, kas ir mainījies? Jo es kā cilvēks, es neesmu mainījies, vienkārši turpinu eksistēt kāds esmu, bet tad kaut kā sāku līmēt bilkopā, saka, pagaid, bet es svaru nomet. Un tā kā mazliet slaidāks izdos, uz dubultzots pazūd. Es savu krānu beidzot varu redzēt, tur tad ir kaut kāds bonusiņš, ja? Un tad tu konkrētā momentā es varu, cilvēki var mēģināt teikt, ko grib, ka mēs esam atvērti, inkluzīvi, mēs pieņemam cilvēkus, kā viņi esam. Nē, beidziet dirst. Tā nav. Tas vienkārši tā nav. Ja tu esi rasns, tev ir jābūt kaut kam citam, kas tevi padara cilvēcīgu, jo cilvēki, mēs esam sekli. Pirmais iespējas, ja tu redzi rasnāk cilvēku, tev vienmēr būs kaut kāds džasmies. Tas vienkārši tā ir, bija un būs. Un lai ko cilvēks saka, es no personīgās pieredzes varu jums pateikt. Tajā brīdī, kad es nometu svaru un vēl pa virsmu kaut kādu muskuli virsū, man ir pilnīgi savādāk pasniedz. Labi, mans pašvērtējums ir uzaugt, bet cilvēki konkrēti sāka man uztvert savādāk, tādēļ nevajag teikt, ka izskatam ārējām nav svara. Ir. Beidziet melot.